Idejas par savu uzņēmumu nodibināšanu ir daudziem, bet nereti pietrūkst gatavības un zināšanas, kā tās ietver biznesa plānā. Izstrādājot biznesa plānu, viens no jauno uzņēmēju klupšanas akmeņiem ir finanšu plānošana, kā arī nepietiekama nodokļu sistēmas izpratne. Ļoti daudzi jaunie uzņēmēji, es nezinu, kāpēc skolā varbūt tas neakcentējās. Augstskolās arī nāk no augstskolām studenti, kas nezina, kādi nodokļi jāmaksā. Līdz ar to viņš nemāk pareizi saplānot arī savu finanšu plūsmu. Un tur iekrīt, pieņemsim. Liekas, ka viņš tur samaksās algu, bet aizmirst, ka pēc pusmēneša viņam par šo algu ir jāsamaksā divkārša summa, kas ir nodokļi, atskaitījumi, sociālais nodoklis, ienākuma nodoklis un tā tālāk. Lai palīdzētu uzņēmējdarbības uzsācējiem, Hipotēku banka piedāvā atbalsta programmas, mikrokreditēšanas un starta programmu, kurā pieejams arī bezmaksas konsultācijas. Tās var izrādīties īpaši nozīmīgas, lai saulaicīgi novērstu iespējamos izaicinājumus nodokļu jomā. Ļoti būtiski ir labs grāmatvedis. Nevis tāds, kas vienkārši saliek pa plauktiņiem visu, tas ir sataisa bilants, bet tāds, kas arī palīdz prognozēt kaut kādas finanšu plūsmas uzņēmumā, palīdz prognozēt šo nodokļu maksāšanas apjomus, termiņus, saulaicīgi pasaka par to uzņēmējam, lai viņš ir gatavs, lai viņš ar to rēķinās. Jau veidojot biznesa plānu, uzņēmējiem vajadzētu apsvērt iespēju piesaistīt grāmatvedi, kurš saprot nodokļu sistēmu. Grāmatvedis un arī jurists varētu būt tās kompetentās personas, kas palīdzētu uzņēmējiem pieņemt lēmumu arī par uzņēmumu formas izvēli. Pamatā visizdevīgākā forma sākotnēji ir mikrouzņēmuma maksātāji, kas ir SIA, un pie tam ir mazkapitāla SIA, bet ļoti svarīgi, ar ko viņš grib nodarboties. Un, kā es te minēju, pašnodarbinātiem ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, vai viņi grib kļūt par mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju. Bet ja ir nolēmis tiešām biznesu, tad varbūt, kas sāk ar mazkapitāla SIA, un tad jau izvērtē, vai maksā nodokļus kā darba spēka nodokļi, beigās peļņas nodoklis, vai tomēr tas mikrouzņēmuma nodoklis. Mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem un finanšu direktoriem būtu jāzina, ka no 1. janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Tās rada labvēlīgāku nodokļu režīmu, ko var dēvēt par holdinga režīmu. Tas nozīmē, ka mēs neapliekam ar nodokli pasīvo ienākumu, kas ir dividendes, procentu maksājumi, ienākumi no intelektuālā īpašuma, no kapitāla daļu atsevināšanas. Un, ko tas nozīmē uzņēmējiem? Tas nozīmē, ka viņi var pirmkārt plānot savus nodokļus, savus darījumus ar biznesa partneriem tā, lai viņi varētu šīs priekšrocības izmantot. Otrkārt, tas noteikti radīs Latviju kā daudz pievilcīgāku investīciju vidi ārvalstu uzņēmējiem. Mazajiem komersantiem izmaiņas likumā nozīmē attīstību un iespēju piesaistīt investīcijas. Konferenci nodokļu sloks vai iespējas, izmaiņas, plānošana, prognozes kopā ar sadarbības partneriem organizē Nacionālā ziņu aģentūra Leta un Hipotēku banka.